Sena paruna vēsta, ka visas labas lietas ir 3, un ar 3 taču sākās arī Volkswagen ID elektromobīļu stāsts. Tolaik viss vilka uz to, ka ID3 kļūs par Golf elektrisko pēcteci. Tagad gan rādās, ka elektriskā tautas auto gods tiks gaidāmajam ID2. Tādējādi es liecos domāt, ka Volkswagen ID3 nu jau drīzāk uzskatāms par kādreizējo Golf Plus vai Golf Sports One garīgo pēcteci vai mantinieku. Vai tas tiešām tā ir, pārliecināsimies uz modernizētā ID3 piemēra. Bieži vien gadās, ka modernizētajiem ir facelift automašīnām kaut kas ārienē nāk klāt, savukārt ID3 tā ir kļuvusi mazāk. Atcerieties, te bija tāda melna maliņa, tās tagad nav, un automašīna uzreiz izskatās tāda dinamiskāka un mazliet arī tāda dārgāka. Tad vēl priekšā te bija tādi dekoratīvi rombiņi vai cita veida kaut kāda ornamenta, arī tie ir noņemti, un ID3 ir Volkswagens, kas Volkswagens. Arī aizmugurējā statnī vairs nav lieku detaļu, kas varētu raisīt nepareizas asociācijas ar pilnīgi nepareizu automobīļu marku. Šis viss it kā šķiet redzēts. Sporta sēdekļi ar viengabalu atzveltnēm, lielais televizors, šī īpatnējā palaišanas svira, un viss pārējais, ko mēs jau ID3 esam redzējuši. Tomēr, ieskatoties, ir dažas izmaiņas. Piemēram, ekrāns man rāda, ka ar 95% atlikušās baterijas mēs varam nobraukt 342 km, kas nozīmē, ka ziemā sniedzamība arī tuvosies 300 km. Pro Performance aprīkojumā uzreiz pamanāmi augstvērtīgāki apdars materiāli panelim, stūres ratam un pa durvīm. Un ergonomiskie sēdekļi, protams, arī ir ko vērts. Par tiem ir vai nu jāpiemaksā, vai arī tie ir iekļauti tikai augstākajās komplektācijās. Pēc facelifta Volkswagen ID3 piedāvājums sarucis līdz 2 apakšmodeļiem. Pro Performance ar 58 kWh neto bateriju un Pro S ar 77 kWh. Elektromotoru jauda ir identiska – 204 zirgspēki, bet mazāka svara dēļ performance ir pat ātrāks. Pro Performance komplektācijā ID3 ir lielisks, kaut arī, protams, padārgs, bet vismaz smuki izskatās. 20 colu diski, protams, piešķir automašīnai tādu sportisku stāju, bet iespējams, ka ikdienā es gribētu kaut ko mazāk, kaut vai tāpēc vien, ka riepas būtu lētāks, it sevišķi ziemā, un varbūt automobils būtu arī mīkstāks. Tā dien nav problēma, jo bāzes aprīkojumā ID3 Performance Pro arī ir 18 colu diski ar 55. profila riepām. Platums gan visiem disku izmēriem ir vienāds – 215 mm. Pilsētā, protams, ir ieteicams lietot break jeb reģenerācijas režīmu, jo tad mēs varam stipri attālināt to brīdi, kad mums būs jāmeklē uzlādes stacija, un labākajā gadījumā mēs varēsim automašīnu lādēt tikai mājās. Dažkārt braucēji sūdzas par pārlieku lielu vadītāja asistentu piesātinājumu. Taču jāņem vērā, ka daudziem ID3 var būt pirmais elektromobils mūžā, un tāds pārdzīvojums noteikti novērsīs uzmanību no ceļa. Lai šī kombinācija, elektriskā piedziņa parastās vietā, citāda vadāmība, pavisam citi lietošanas paradumi, arī savādāka bremzēšana, lai tas viss nesagādātu kaut kādu nepatīkamu pārsteigumu, tad tie vadītāji asistenti, manuprāt, ir tieši laikā. Pilnveidots, zināmā mērā pat minimizēts dizains, atbilstoši Volkswagen standartiem, jaunas virsbūves krāsas, papildināts aprīkojums devis Volkswagen ID3 jaunu grūdienu, jau diezgan piesātinātajā elektromobīļu tirgū. Latvijā papildu stimulu varētu dot arī Volkswagen ID3 īpašā cena. Kopā ar valsts atbalstu tā ir 35 400 eiro.